Nē, nu čau visiem! Nu ko, pēdējā video es kaut kā no meža, no Skānijas, no Kokudai pārslēdzos uz autosportu un BMW. Un šajā video laikam būs līdzīgs stāsts, bet šoreiz nebūs Kokudais. Pēdējā video es tur stāstīju, ka man jāizbrauc ar riepām pakaļ, jāsagādā riepas, jo sestdienā mēs braucam sprintu. Un tad nu šobrīd esmu ceļā uz Kuldīgu, aizbraukšu, savākšu riepas. Un es domāju, arī pareizi piebrauksim RZ autoparkā, tur džekiem bišķīt pamaisīsim prātu ar kamerām un tiktokiem un kaut kā tā, nu, tad jau redzēs, kas mums no tā video sanāks un kur tas video mūs aizvedīs, bet paņem desmaizīts un maucam. Sēžu skatos mājās, Kobra 11, kā debils Emils un redzu, kā Semijs darās pakaļ, tur visiem ar plēzi ir motherfuckers hitalik. Var jau tomēr provēt Emijs pārindīgs, kad skaļi kliedz, tas fotoradars Semij ir, ganža strādā tad, kad kādam... Tā, nu, tikko bija te parās reku pie Ingara. Mēs paņēmām šitāds riepas. Izskatās jau baigi labi. To jau riepas 15. Tāds foršs, mīksts. Es domāju, pa tādu snieģelu un ledutiņu būs labais. Ko? Labi, laižam tagad. Laižam pie RZ. Kuldīgā tāds sniegs sasniegs. Nē, normāli daudz. Aizputē traku šorīt nebija. Viss ir sasniedzis. Jā, kā tu šādā dienā pastāstīs kaut ko par mašīnām, ja viņas viss ir nosnieguši šlapis. Tu būsi YouTube tagad. Jā, tagad būs arī manā YouTube video iekšā. Okay. Es izdomāju savajiem parādīju, kā es te braucu autosportam gatavojamies, mums izdien gonki ir. No. Es viņam arī teicu, ka te atbrauksim, un es tikko riepas no Ingara savācu. Bet es jau no autosporta saprotu tikpat daudz, cik tev melns aiznāk. Jo daudz melnum, ne? Jā. Un kā, es taču riepas krāmēju, man cīm nav, tad es te visus noķelējies. Kārtības darba cilvēks. Praktiskais latvietis. No jā, un tev tur... Es jau pie manikīrēju katru dienu. Evo, kā jūs te varat vispār? Apgriezties? Jā. Visu laiku mašīnas iet, nu, kustās, bet visu laiku arī nāk tā, nu, tas ritenis pa lielam griežās tā. Mašīna aiziet, nāk atkal vietā. Vakar arī atdevām Volvo XC70, atnāca S3 Audi. Bet tās labs S3. Paga. Tas no Rīgas? Jā, tavs čomaks, jā. Nu, kas detailing mānī. Jā, detailing mānī. Tagad mums būs viņa S3. O? Kristaps vakar izbrauc labs spridzeklis. Jā, tā viņš man teica, ka esot labs auto, viņš cer, ka viņš skatās to video. Es taču šodien krāvos, viņš man zvanīs, tu droši braucat. Es kā man laikam vajadzētu drīz pārslēgties šitajā formātā, jo šis ir man priekš YouTube, bet šis būs jums priekš TikTok. Ok. Tā kā, paldies, ka skatījāties, es jau kaut ko ielikšu. Tā. Nu, es te uztaisīju bardaku. Kurš ir 2 komplekti. Šitās riepas ir baigi labas, ja ir slapšs, augsts asfalts ar minimālu sniegu virsū, baigi labi turās. Un tad aiziņām ir tās, ko es no Kuldīgas atvedu, un tagad man viņas ir kaut kā jāsakomplektē uz diskiem. Pa lielam viens komplekts būs virsū, otrs komplekts būs citiem laikapstākļiem. Un. Nu jā, tad 2 būs zapaskā. Kaut kā tā. Nu, kam interesē, kur var kaut kādu info dabūt par gonkām, ir tā, ka viens no variantiem ir kalvemotorsports.lv, un mūsu variantā mēs spiežam uz Rīgas ziemas kausu, kur mēs piedalīsimies. Pastīsimies, cik daudz cilvēku ir piereģistrējušies. 200 dalībnieku kopā visās klasēs. Vienīgais, jā, nu te jau vairāk pārslāņojas, ka viens džeks ir pieteicies RVD Openā arī. Arī RVD Opens. Nu labi, tad tas viņš kopēja tur dalībnieku skaitu rāda. Nu, tā kā pa visām tiem laikam iebraucieniem. Bet, nu jā, nu šis ir viens no variantiem. Un viņam arī ir te kalendāru var redzēt. Ir 2. decembris. Un šo te visu info mierīgi var atrast Faceitī. Un tāpēc ar lafam piesakot Facebookā.
Latvijas automobīļu federācija, un viņi tur liek visādas info, ir daudz, ir visādas sprinti, un man jau mazais ķēms jau sēž, reku tagad visas tejums skatās. Jā, te varbūt kaut kad jābrauc. Tie varianti jau kā tādi ir ļoti daudz, reku, teiksim, vēl viens, ja reiz esmu iekustinājuši šido tēmu, ir eviautosports.lv, reku viņiem 9. decembrī Zaņā ir posms pirmais, pastīsimies tulīt vēl, redz, ka nākamais ir Tukuma trase.lv. Tur arī noteikti posmi. Es kā nezinu, kā viņiem tagad ziemas posmiem būs, bet visu vasaru mēs arī tur močījām pie viņiem. Tāda vēl ir SK Krauķi. Pie viņiem, diemžēl, mēs sen neesam bijuši, es pat neatceros. Bet ceru, ka viņi atkal ziemā kā ar posmu uzrīkos, kur varēsim pabraukt. Vēl tajā pašā lapā pie Kalve Motorsport ir arī sadaļa ar X-Challenge, mini šosei. Un kā jau es teicās, variācijas ir ļoti, ļoti daudz. Bet es pārsvarā daru tā, ka kur man braču kaut kur ietago kaut kādās afišās, mēģinam braukt, un Facebook arī es sekoju standarta automobīļu komisijai, biķernieku trasei, trīnieku trasei, jo tas kopējais gadu kalendārs ir diezgan paliels. Tūlīt mēģināšu atrast tiem ziemas kausiem 1 minūtī. Un, protams, kur mums ir jāapskatās, ir LAF.LV, kur ir kalendārs, kur ir ziemas kaus pirmais posms, otrais posms biķeros. Un, protams, pārējiem sporta pasākumiem, autosporta pasākumiem arī, kur ir Rallijas Alūksne, 3. posms biķeros, 4. posms biķeros, tas kalendārs ir diezgan pilns. Bet bija kaut kur vēl, es mēģināšu atrast, jo es redzēju vienu kaut kādu lielo kalendāru Facebookā. Ko es atradu, te ir kalendārs Rīgas ziemas kausam, Vidzemes ziemas kausam un Kurzemes ziemas kausam. Un te kaut kāda datuma bija tāda, ka tu vienkārši ar visu nedēļas nogali nomačīt kārtīgi. Tā janvārs, kur es te skatījos, tā... Jāreku 22. decembrī 2. posms Kurzemes kaus, 23. decembris ir Rīgas ziemas kaus, tur jau 2 dienas jau nomačīt. Man liekas, vēl te kaut kāda datuma bija. Bet pēlēlam šito visu var atrast Google, Faceitī kaut to ierakst tur, nezinu, autosprints vai kaut ko tādu, autosporta sacensības un diezgan daudz. Un vēl var iet man bračkas profilā, jo viņš principā šēro 2 lietas. Viena ir visu man kokodēju piedzīvējumu, un otrā lieta ir, ka visu autosporta kalendārs Emīls parasti ir nošērojis. Tad man pašam no jāmeklē, es vienkārši paskatos, ka Emīls ir palaidis tālāk. Bet tas tā īsumā info tiem, kam gribās nodarboties ar autosportu, tur sprintiņus pabraukt, bet īsti nemāk atrast nekādu info. Bet es domāju, ka es video aprakstā atstāšu linkus no visām šīm te lapām, kur jūs varat sekot līdzā, ja kādam ir interesi. Jo es zinu, ka pats, kad sākām braukt, sākām ar braču braukt, bija diezgan grūti sākumā kaut ko atrast. Bet, jau tagad ir izveidojās tas kontaktloks, un mēs visu kaut ko tur zinām, tā kā es ielikšu aprakstā. Bet tagad jāizdara kaut kas bišķīt nelegāls. Nekas baigi legāls, jo tas nav, bet kā jūs redzat, ārā ir baigi smuks sasniedzis. Un mums ir Opel Omega. Omega Racing Teams. Šis sūds un kāds pamanīs, un tā būs paldies. Esat tik muldi. Kas nekāt, ja ziemā ir bīterīts, ar kuru var pagāzāt, baigi jau forši ir. Tā, tagad brauksim apskatīsimies, kā man iet ap tām riepām. Mums te ir baigais teamworks. Mašīna man stāv vienā servisā, riepas, mašīna stāv aizputē. Riepas mēs pasūdījām Kuldīgā pie Ingara, un tagad uz citu vietu mēs braucam, kur mums tās riepas tagad montē. Un te ir tāds, visas iespējamās instances ir iesaistītas šajā pasākumā. Bet šorīt pamodos, man tā balss liekas pa pāris toņiem zemāk, tā ka es varētu kaut kāds radio reklāmas ierunāt. Timber radio, 84,3 FM, tavs dzīves stila radio. Vai, piemēram, jauniešiem pēc 30, Dr. Levina magnētiskās saites. 2420, 2420, tu būsi mans. Šitā varētu visu dienu turpināt. Vai, ka mums arī galvenais krāvējs. Ko tu? Jo viņš arī brauks ar manu mašīnu. Ja viņš brauc ar manu mašīnu, tad viņam arī kaut kas ir jādara.
Kā tev vispār var izskries? Es tūlīt kaut kur ieskriešu. Kas tev lika iPhone pirkt? iPhone tāpat ir labāk. Un kur tādu sūdu nopirkt? Tevī? Nē. Jā. Galvenais, ka tas 1.6. Iet viņš ir varam tā kā kaut kāds 2.5 diezgan labi. Un baigi, es neesmu handījies. Jā, bet reku mums vispār Milwaukee uzlīmes jāuzlīmē. Tās pasūtīja būs jāsalīmē kaut kur virsū. Jā, bet normāli ziema laukā. Blin, žēl, ka mums nav Pembim apskat. Jo vispār šitās te riepas, kas ir aizmugurē, viņas pēc idejas vajadzētu, vismaz 150 km nobraukt pa viņām. Tā Ingars teica. Labs riepas labirts. Jā, visām riepām tā ir vienalga vasarēn vai ziemēn, bet viņas ir bišķi jāpiebrauc, jāuzplēš, un tad viņas ir labas. Vienīgais, es domāju, varbūt arī uzlikt busam virsū palākiem. Viņām uz Rīgā aizbraukt. Jā. Nē, es taču tā domāju, vienīgais baigās skrūvēšana Rīgā, pēc tam visu pārskrūvēt. Bet jo Mums jau mehānisms būs. šitie diski jau dara viņam, busam. Jā, es tā biju dzirdējis iepriekš, un man Ingars vēl teica, ka, ja tu nopērc jaunu riepu, viņai noteikti ir vismaz 150 km jāpabrauc ar viņu, lai viņi tur iekustās un viss, un tad esot tā pilnā efektivitāte viņai. Jo es domāju, ja tagad pilnīgi šitādu nulīti uzliek virsū un jau teši pa taisno pa trasi vaļā, tur nekas tāds baigi wow nebūs. Jā, bet par to, kas būs Rīgā, tur nekas labāks nebūs, kas būs nospēlēts. Bet labāk būs, ja viņi būs piebraukt. Tas pats jau ar pilota riepām. Es kādreiz biju Michelins virsū. Tās arī pirmais brauciens es izbraucu, man liekas, pilnīgi sūtās riepas. Vispār sūta. Tad es viņas bišķi paņēmu pabraucu, bišķi uzplēs. Tad jā, foršas riepiņas ir, bet ja viņas pilnīgas nulītes uzliek, tad laikam nav īsti ritīgi. Un tagad mēs esam pie BM auto atbraukuši. Es ceru, ka viņi man ļaus iedzīt iekšā, atkausēt to mašīnu, lai uzlīmes, tur uzlīmēt riepas, pārmontēt. Skatīsimies. Ko tu mīzi? Zaļ pastāv. Kudainci? Kaut kas sajūtas bišķītiši, man liekas, ir. Okay. Jā, man vajag riepas uzskrūvēt. Var pie tevi? Tu esi YouTube, tu nedrīkst man atteikt, tev visi domās, ka tu esi atteicējis. Jā, man jau viss ir samontēts, man tikai vajag uzlikt. Jā, tad nē, es neko nenopēlu. Tev būs reklāma jau tad. Un Elis būtu vajag forši, ka viņi man bišķi atkust tā mašīna, ja man 2 uzlīmes jāuzlīmē. Kas tad ir to boksu? Tas ir vēlāk. Cik vēlāk? Visi viņš ir atteicies. Stunda? Ej, galīgi, pēties laukā viņas jau ir pārskrot. Ko tu darīt? Man vajag tikai pārskrot, uzlikt ziemnieci priekš gongas rītā. Brauc to golfu iekšā tagad. Golfā rūts. Nā, viņš neredzēja, ka rūts, ne? Emil! Ņem birs, trots bēmbārā. Labi, braukt nedabūs. Daudz ko redz, izskatās. Vai gatavs piedalīties ceļu satiksmē? Še? Paņemam skrūgri. Paļa, kā tu filmē? Guļs! Kāpēc guļus? Tāpēc, ka YouTube būs video. Nē, platā leņķī. Es zinu, ka ir platā leņķi, es jau uzstāju. Aiziet to trelu izrot arī. To priekš jāpadabū, lai kāds par to trelu pat samaksā. Es esmu iedevuši zīri. Aha. Zini, kas tev būtu prasies, tas lapūtais, tā kā man pocinēkam bija. To sniegu viss vienkārši nopūš nost. Jā, bet skat, filmē. Skatās secība, kā tās riepas turās. Ķipa baigi pareizās kājas nokartīja pirmo reizi. Jā. Nē, pasties, reku. Viss 4 ir alikros riepas sausā laika. Pīpā jau skatās, brauc tikai. Jā. Pats gan viņš nokrīt.
pilnīgi neceņu pret pirsti. Bet davai nav nekāds māja mēnesis. Nu, viņš ieliek pirmā robā un gāzijā pilnu gāzi. Do apakaļ un arī ieskrējien. Jā. Vēl bišķi. Labi. Ko? Mums ir pareizais instruments. Dodam virsū. Diezgan ātri viss notikās. Ar šitādiem diskiem mēs te laidīs. Tā, nu palielam visu, te laikam var dzīt ārā. Es zinu, ka lielie auto džeki man nolamās par šito, bet pielikām vēl 2 ledbārus. Bet tas, kā es viņus savienojis, ir tik traki, kad es domāju, ka garantija pasūta ne tikai šitiem lukturiem, bet visiem Liepājas rajona lukturiem. Nu, pamēģināsim, kas tur ir. Visi deg. Točni visi deg. Ej, tu nost. Nu, tik būs. Nu, biķernieks atturās. Teks, nu, kaut kā šitā te viss mums deg. Oriģināli man bija šis ledbārs. Tos abas es arī gribēju pievienot. Es domāju, nu, kur? Tā kā te man ir 2 skrūves, tad es šite uzsēdināju, un te es izdaru 2 caurmiņas. Nu, es jau zinu, džekiem jau nepatīk, ka kupēja šitā izdara kapatām, bet, nu, tas tomēr ir sportinieks, un mums tā vajadzēja vienkārši izdarīt. Un būs baigi forši viss. Nu, tumsā vienīgais viņas vajadzētu noregulēt. Es pieļāju, ka viņi bišķi uz augšu jāpaceļ. Kā man tad par otrādi apgriezusies. Bet, nu jā, kaut kā šitā te. Es nezinu, es vēl kaut kur instinēju. Jā, Instagramā es redzēju, ka viens rallīnieks ārzemēs šitā bija izdarījis. Kapatam pa vidu salicis. Es domāju, nu, sūdreiz. Un tā kā brauksim uz apskatu, tad vienkārši šitos noņemsim nost un ieliksim mazos gumijas korķīšus. Kaut kādā. Tā, nu mums tas gala rezultāts tumsā ir apmēram šāds. Mans vecais ledbārs un 2 jauni. Nu, necik jauni, viņi pagājuši gadu vai aizpagājuši. Ne, pagājuši laikam uzlikām viņus. Un viss ir bomba. Tik labi visu var redzēt vienkārši. Zini, ka tu tagad arī būsi YouTube's vidīgā. Ja pa šito visu pasākumu mēs video, kā mēs braucam uz gonkām. Tas nekas, ne? Tu jau tā var. Viss labais. Jā, Džeks gribēja uztaisīt bildi ar mašīnu, un viņš arī trāpīs YouTube. Ev, tu esi TikTokā? Kāds tev niks TikTokam? Atien kārs poda. O, šitam Džekam lūdzu piesakojiet. Es arī būšu TikTokā. Nē, tu nebūsi. Atsakojiet Emīlam. Tā, nu šķiet, ka esam visu izdarījuši. Gaismas ir, riepas ir. Mašīnai eļļu pārbaudījām, viss ir. Rīt pa lielam jāsalai degvielu no rīta un... Jā, es domāju, vēl ciklos sazvanīsimies ar Emīlu, bet, nu, visticamāk, kā agri mēs brauksim ārā. Tā kā gaidam rītdienu. Nu, sveiki visiem šai agrējā rītā. Nu, ko, šī ir tā diena, kad braucam uz gonkām. Nu, kas ir pa sūdēm? Vai, jā. Ko? Tā mums. Jā, bet es laiku ietmāfis. Vai ne, tu pogu cilvēku? Jā, rādījās paļā, ka viss ir rīts. Tas ir viens, mums netēsies, ka tu pētnēs. Man patīk šie agrie rīti. Vienīgais, ka šajā agrijā rītā man patīk, bija tā 98. benzīna smarža. Un nedrīkst teikt smaka, bet smarža. Tā bija tāda forša. Visādi citādi man viss besīja šorīt. Es tiem, kam patīk ļoti ilgi gulēt,
Un man darbā jau 9 knap par mietu var dabūt jau smagajā iekšā. Bet tagad pulkstens ir 6 no rīta. Tā ko esam pierīgā, bet mums ir diezgan radikāli plāna maiņa. Gribējām braukt uz biķerniekiem, bet esam Brīvkalna autotrasē. Un izdomājām, ka gongas vietā mēs uztaisīsim treniņu. Tā, es mēģināšu ar skrūgriez pielaist tulīt mašīnu. No jā, un izdomājām tomēr sacensību vietā uztaisīt Emīlam treniņu. Ja Emīls ir man kupē, tā baigi nav braucis. Un tad izdomājām, ka varētu būt diezgan veselīgi viņam kārtīgi pavizināties. Tā kā jā, karinamies nost un mēģināsim iemūžināt, kā mums te viss noteikās. Ko ielika, es speciāli nelieku iepriekšējā dienā, lai tas cilvēks pēc nekaitīs. Jo visi jau grib, visi jau zvana tāpatās, bet, nu, priekš aizmugurē ir kaut kāds āķis, kā aizāķēt. Man liekas... Kāds kukana. Priekšā redzu ir. Nē, aizmugurē nav. Bet tur var kaut kur aizāķēt. Reku, man jau mašīna jau nospēra jau. Šito jau var kaut ko esat, te var filmēt, ne? Lai YouTube viģik taisam. Kā varēja viņu uzsildīt bišķīt pa priekšu. Es ceru, ka viņš nedos virsūtējuši mani. Lai patrenējās. Pārējais ir vēl stāvāks. Kāpēc tev peču neiet? Augsts ir. Bet trasa ir laba. Esam Brīvkalna ziemas trasē. Kristaps kaut kur pazuda. Jāgaida, ka viņš atbrauks. Viņš ir ieracies, man liekas. Tu vari saprast? Es nevaru saprast. Nu jā, iedeva viņam izbraukt otrais apuls. Kaut ko varēja izdomāt. Ko izdomāt? Jaunā. Man tās tavs 16 gribās pamēģināt. Un tur jau mēs tā līkumā šīdā 10 minūtām aizim dabūju saķeri un atgriezos atpakaļ. Jā, es gan visu pakātu savu izpildot. Labi, es uzlūdzu kupai. Nu, vispār trasa ir diezgan interesanti. Es te pirmo reizi esmu. Man baigi patīk šitais lielais līkums. Tur no tiem abiem tramplīniem līdz mežam. Un pašā mežā viņš nav tā, ka viņš iztaisnojās. Viņš beigās vēl tā kā iegriežās. Un diezgan feina trasa. Baigi pat rasta nevar vazāties, bet es te patās, ko var pastāvēšu to Emīlu pafilmēsim. Šitās riepas man tā kā bišķīt nepatīk. Uzliksim viņam ir Nexens 16, jau pabraukts bišķīt. Pamēģināsim ar tām, un tad es domāju, ka arī mēs mēģināsim kaut kādu laika kontroli taisīt. Nā, reku met moči Emīls. Forši tāds ziemas trasīt. Tās viss turgais? Jā. Ventīli ieskrūvēji? Paņem šito? Šito varbūt. Kur te mums pumps ir gudrība?
Nu, Fred, aizbrauc uz Astaru izsmuļu. Vismaz arī izmērīt, cik ir. Ieļ, a mašīnā kaut kur nav? A ko mēs brauc pēdējā gonkā? A šito? Jā. Nē, jā, pusīt. Jā, iekšā. Tā, no jā, vakar uzmontējām riepas. Un rekuši... te jau pat var redzēt burbulīts, reku iet. Tāpēc arī lājuši nedaudz garām. Nā, te būs vecais labais triks ar āmuru. Tie man vecie diski, tiem es var atļauties tā darīt. Tā kā tev tā terasa patīk normāli, ne? Jā, tikai man līdz līdz. Tās tu līdz samainīs. Man baigi patīk, kad viņi tāda mānīja, ka tas līkums viss ir ātrs, bet tur tālāk slīd, vai arī galā, kas slīd. Iebrauc te kupenā. Nu, tāpēc es iebraucu kupenā. Gaidām, ka tu iebrauks kupenā. Nu, lēc ir sumi. Man nav cimdi. Pamēģini par to tramplīnu izlekt. Pirmāks no šitās puses nācis uz tramplīnu un gājuši šķērēm tā forši palicās. Darbojieties, es uz 15 minūtēm aizbraukšu un... Jā, labi. Telefons! Kur viņš ir? Nu, kur viņš ir? Es tev viņu iedevu. Tā ir tā brauc. Jā. Nē, Jā. kāpēc? Ko tu dari? Un gaisas ir vēl sauks. Tā ir, jā, šī tāda laikā. Kas ir? Slidīgs. Nav tik traki. Leģ! Ak, tev viens kupenā bija iebraucis, jā? Man gan īsti nesanāca uzfilmēt. Es knapi paspēju uzspiest. Čip baigais. Kas ir kupenā iebrauc? Jā, labs vispār pa turieni ir. Nu tur... Leģ! Nospied vidīgi. Jā, šitā... Jā, ko jūs dārst? Nu... Zin kā, paņem telefonu, uzspied chronometru. Emīl! Tur no šitiem stabiņiem es to laiku paņemšu. No tiem stabiņiem? Jā, pirmo apli nē, bet no otrā apļa gaitā. Kāds 5 apļus mēs to laiku uzņemsim. Labi. Dai. Sagriezāmies. Daidiņš griež saules, lai mēs domātu, ka tā bija paredzēts. Ot, nu bija mācība, nu viņš mēģina prātīgāk izbraukt. Tā te gāja pilna cauri. Jā, mēs uzņemsim. Tagad ir pirmais aplis, jā? Jā. Uzņemsim Emilam 5 aplis, pastīsimies, kāds ir laiks. Un tad mēģināsim kaut ko no viņa saprast. Tad es mēģināšu nobraukt 5 apļus. Gan jau, ka Emils būs ātrāks tāpat beigās. Tā, nu reku nāk mums Emils. Pirmais aplis uz laiku. Cik ir pirmais? 57. Ok. Lai viņam vismaz ir pirmā atmetka, kas viņam ir jāpārsīt.
Ir labi trasa, man patīk. Tā, pirmais aplis 57, otrs aplis 54. Es pieļauju, ka 54. Kādās 50 viņš gan jau kaut var nobraukt. Jo tur viņš kaut kā tā lēnāk brauc, bet tur arī ir slidīgāks. Un te ir viens tāds āķis, te vienā līkumā jābrauc ir pa ārmalu. Ja tur ir saķeri iekšmali, viss slid, bet to viņš noteikti vēl nav atkodzis. Varbūt, ka ir atkodzis. Nē, izskatās, ka viņš tur kaut kur pa vidu brauc. Bet sniegs ir pa gaisu, var jau būt. Un šitā viņš tā prātīgāk, šitā visu līkumu brauc, jo pirmīt viņš te sagriezās. Bet kaut kādas sekundes noteikti viņš var dabūt nost. Tā, nu, Emīls mums nāk. Vēl pa sekundi. Jā, es domāju, ja viņš atkos, ka tur var braukt pa ārmalu, kur ir saķeri lielāk, viņš 50 tās noteikti iebraukt. Nu, viņš jau pat zem 50 minūtē, 50 sekundēm iebraukt, viņi bija 48. Un tad jau uz kaut kādām 45, 44 gan jau, ka var nobraukt. Tā baigi nepētīt pats. Jo tagad mēs vienkārši te pasludinājāmies, piešāvāmies pie mašīnas. Tagad tikai laiks sākam ņemt. Kaut kur viņš mums tur nāk. Nu, viņš ir pa ārmalu, ārmalā saķeri bišķi labāk. 44? Nu, tad būs 40 tās. Kā viņš pirmā apli 57 un tagad jau 40, 44. Būs 40 tās var te iebraukt mierīgi. Bija, man liekas, 1,5 kilometrs. Man liekas, ka Google rādīja 1,5 kilometru, ka viens aplis ir. Bet nu te jau ir, kur te bija, te vietām ir tā, ka nu ir riktīgi slidīgs. Bet nu mēs tām riepām bišķi esam uzplēsuši. Būs ok. BMW problēmas. Tas ārmalas nevar saprast, cik tālu viņas te iet. Es gāju līdz galam tur iekšā ties ārmalās. Tā, ka būs māks buferis bišķi. Bet šita kaut kā nevarēja saprast. Es tur gāju pa āru, bet šita es mēģināju krustām pa iekšu trāpīt. Mals uz iekšmalu, un es biju kaut kur te, un tad gāju pa iekšmalu līdz ārmalai uzreiz. Tas līgums tāds mānīgs bišķi liekas. Vēl te visos saķeri vēl ir kapitāli. Nu, būs kumpanā. Man uz šitā būs nepatīk, tāpēc, ka tur ir tik slēdz. Nu, lēcis, jā, nu tāpēc es pirmīt apmetos. Labi, pēc pauzi, ja ne tur. Te būs sūdra alā, tūlīt Emīls man rādīs, kā viņš braucēs. Jā, es pilnīgi pārmīzies. Jā, tev jau nav labāk, ka tu gāji tramplīnā pāri. Jā, nu man nepatīk blakus sēdēt nevienam. Nekad man patiks un nekad nepatiks, un es nekad dzīvē nebūšu turmans. Kas te ir? A, kas te pa liliputi sēdēs? Man te ir trešais, tas ir otrajā. Tā bija paredzēts, ja? Tā tāds līdz vairāk. Es tev saku tad arī, ka tu brauci izstījās ātrāk. Lai tu pilnīgi slēdz nekur netiek. Nu tā ir taču normālā, ka viņi jau ir. Nu reģini, tu cik apeļas nobrauc? 6. Es cik nobrauc? Shit handles jau ir. Labi, visu apli var nerādīt, kā tu brauc. Labi. Labi. Vāters tur ir biks piedirsīs. Nu labi, nebija arī tik traki, bet man nepatīk blakus vispār sēdēt. Nekad dzīvē nav
paticis. Iedod jauniešiem BMW. Viņi pakāš atslēgas, kas ir skrūgries, un viņi nemāk pielaist vairāk. Nu, jā, labi, neko neteiktu. Nesaka. Skatās. Nu, vēl kādi jautājumi? Kādu atslēgu? Centīšos nenoslāpēt vairāk. Jā, bet jūs tā kā atcerās, ka vēl viena mašīna tur kaut kur ir. Āreku toču nāk. Pagad palaiž viņu garām. Jā, bet interesants. Skaņa principā vispār nav, bet diezgan ātrums izskatījās. Mēs, man liekas, tādā ātrumā negaitē. Jā, bet šis interesanti izskatās. Klusas motoriņš, izpūtais nav skaļais, bet tīri ātri viņš aiznesās. Jā, bet man bija 3X cinemātika, bet it kā ne tā. Vara. Tā ir, kas skatās kamerā, bet neskatās, kur brauc. Bet vismaz bija labs kadrs, tas pārp to kalniņu, kurš izskatījās. Labi. Tas mana žurkas bukses šķeļ, tas manā makā naudu peļ. Mums vajag tikai pulver. Neņem mani vārā, ja man izslīd dīsā. Pieņem mani kāds prosķīs, tā šķēri, jo no bērna kājas visu ziemu, kamēr sniegas tagad manā dēklājas. Iedo bratiņ paslīd. Vai. Jā, gonka ir beigusies, treniņš. Mums viss vārās augšā. Bija aizdomas par to, kad gals blīvi būs beigt, un tagad arī tāds spiediens iekšā, ka tā arī liekas. Tā kā Emīla, es domāju, mēs krāmējamies. Jāsāk krāmēties atpakaļ. Viņam karstas palika. Boguls nav. Tas jau rāpa kreisi, protams, taisīt. Labi, iet pietam. Vai vēl cemil. Pakaļ? Nebūs labi. Nē, nebūs labi. Motors ir čau. Labi, viņš jāmūs. Es jau nemāku. Iepatikās beigās. Bet nu bišķi saka tālāk, tā būs ideāls kadrs. Nē, tuvāk ir labāk. Nē.
Tā, es aizdu pie tā. Labi, cīniet kameru. Tā tad ir problēma. Jo, nu tagad es arī, spiediens tur tais trubās bija Johaidī iekšā. Un tās bija tā kā akmens. Vai tās nedrīkst būt? Vienīgais, kas man likās, es biju ventilātoru jau paturējis, bet man apakšējā truba likās pavēst. Varbūt tas termostats, ka pagājušais likās, viņš vaļā. Kaut kā izskatās, tas tur kaut kā ķerās vai karās vai kaut kā netīrumi iekšā vai kaut tāds. Jo apakšējā, cik es viņu kāds pāris minūtes viņš man parūcēja ventilators, un apakšējā momentā jau bija tāda mierīga, ka roku var pielikt augšējā bija karstrītīgi. Kaut kas tur jāpapēc, jāsaprot, kas tur panāk. Vienīgais, kad viņu var vest pie tevis? Vai es tev nevaru pateikt? Tev jāsaprot, kad tev viņu vajag. Vajag jau nākam sestdien. Nē, kad ir, tad ir. Tur jau nav varianti. Kādu tu viņu vari... Es tev, kamēr es neesmu pabeidzis to Nissan, es tev neko nevaru pateikt. Es centīšu šodien beidzot nokrāsot pašu to mašīnu. Viss arī ievelkās tev sīkumiem diezgan ilgi. Un tur vēl paliek priekšu buferu un bez to Nissan tur ievelk pat arī pie manī. Es varu sākt domāt, varbūt uzreiz ieskriet pie tevis, nolikt un tad vienkārši, kad ir tad... Kaut kādos brīžos kaut ko es tur mēģināt papētīt. Es varu to zaļas gongu tur braukt. Tā kā gribēju, jā, bet tur jau tur arī vajag, ja laikam sāk pieturēsies, tur arī vajag, un tur arī es gribētu braukt līdz. Jēga enerģiju jātērēt. Vienkārši idejiski tā, kad mēs braucu pret no Minerālī bija, manuprāt, diezgan silts ārā. Tagad, pieņems, bija uzlēt aizbrauc to trasi, tā trasi cik ārā apmēram ir. Kāds 1,5 kilometrs, man liekas, Googlē rādījās. Cik no vietas, teiksim, uzstāt no rīta aizbrauc, cik apris no vietas jūs nobrauc? Es pagadu. Kā dafi gājumīl? Atceramies, bērni, ja mēs dzeram benzīntanku kafiju, tad vai no astarta, vai no virš. Pārējās viss garšo pēc čurām. Lādē savus elektroauto. Mēs braucam īstu eču mašīnām. Tas būs nākamajā video. Tā, mēs tagad braucam pie Ingara. Atstāsim Ingaram kupeju. Skatīsimies, kas tur notiek. Viens variants ir sataisīsim to kupeju un brauksim. Otrs variants ir no Emila kompakta, pārliksim visus labumus, krūtos amīšu, radiatoru, motoru un brauksim tālāk ar vienu mašīnu. Emilam mašīna arī tagad ir tāda saplēsta, jo viņš izdomāja, ka biķerniekos ir ļoti jautri lekt tālāk un augstāk pa visiem pārējiem, un viņš tur visu toreiz salauztas biķerniekos. Un tagad mēs braucām ar manu mašīnu, mums vispār nav mašīna, bet es ceru, ka būs vismaz manējā. Tā, tagad esam atbraukuši pie Ingara, reko Emila sportinieks jau stāv. Tagad mēģināsim saprast, kas tam manējām kaiš. Uzreiz jau noteikti, ka Ingars kaut kad viņam būs laiks pieķersies tam visam pasākumam. Parād. Reku, šī te ir BMW aizdedzis atslēga. Vispār es šo esmu laikam nozadzis Brīvkalna trases īpašniekam, jo viņam tos krūgreiz ritīgi vajadzēja, tagad es tikai atcerējos. Bet mēs pie viņiem vēl kādreiz aizbrauksim atpakaļ. Tagad vajadzētu nokrist, te būtu vispār super. Trakomāja. Pagā, es notīrīšu tev. Sen es runājis. Ej, tu normāli.
Nafig visu to kupēju. Es gribu šito. Bļā. Tāpat. Jā, ko tur visu, ko ziemā vajag. Hidreni, viss tur ir. Viss tā kā vajag. Tikai, ritošai tur bišķi kaut ko vajag. Nekas daudz, tur dažs krūs jāpilk, kad mēs braukšu uz Zaņu. Nākam sestdien, es ceru. Jā, mašīnu atstājām Ingaram. Tie, kam interesē Ingars, ir nevis šitie vārdi, bet tie nākošie vārdi. Un atstājām Ingaram, un Ingars kaut kādā brīdī, kad viņam būs laika, apskatīsies, kas viņai ir noticis un kāpēc tur kas ir noticis. Un tad sliktākajā gadījumā, jā, mēs ņemsim to Emīlu Buņšu visus tos labumus un turpināsim braukt tālāk ar Emīlu motoru. Un kaut kā tā man te gāja. Es ceru, ka jums šitāda autosporta video arī kaut kas patīk. Man vismaz patīk. Šis pat ir viens no retajiem video, kas man pašam šķiet, ka man varētu patikt. Tā kā, kā jau parasti, spiežam laiks, spiežam subscribe un maucam. Un jaunedēļas brauc Skānas krūvēt. Man sola, ka pirmdien otrdien būs tā ķepa gatava un tad jau sāksies visāds kopidēm liķības. Tā kā, paldies par uzmanību un čau visiem!